Atalgojums. Lūk, es biju zvejnieku kolhozā Uzvara, un tur kūpinātājs reņģu krāsu nosaka pēc zelta gredzena nokrāsas. Bet es gribētu atsaukties mazliet uz pagātni, šo jautājumu mazliet kā filozofiju. Atcerēsimies, kā tad bija, ja? par to pašu Kristīni. Kristīni pati gāja jūrā, pati zvejoja zivis, pati gatavoja produkciju, pati veda šo produkcijā savu zirdziņu patērētājiem un pati viņu realizēja. Un laikam, vismaz, kamēr es atceros, un te mēs esmu runājis ar veciem cilvēkiem no zivju. Jūs redzat tādus produkcijas veidus, kurus nevar atrast nevienā veikalā. Kolhoza speciālisti sapulcējušies, lai izvēlētos, kurus ražot un pārdot vismaz vietējā veikalā. Lai produkciju ražot un pārdotu masveidā, jābūt apstiprinātiem standartiem un cenām. Loģiska prasība, bet izrādās, ieklausieties sarunā. Tā, pieņemsim, ja, lai sagatavotu tehnoloģisku instrukciju šāda te veida produkta ražošanai, cik būtu jāpatērē reāli laiks? To mums arī tuvāk pastāstīs, kas tieši mums atbilst par standартизацию Бедра Харитонова. Пожалуйста, Лена, сколько времени надо для того, чтобы утвердить технологическую инструкцию, допустим, на тефтели кулинарные, вот такой заливки томатной, как мы сейчас видим? Lai izstrādātu tehnoloģisko instrukciju šim kulinārijas produktam, nepieciešams, maksimāli 1 mēnesis, bet lieta tāda, ka šo jautājumu apspriež centrālajā konstruktoru birojā. Bet praktiski, kad? Mēs šodien, esam pabeiguši un nokārtojuši visu dokumentāciju, kad tā tiks apstiprināta? Dažreiz jāgaidot gads, citreiz 2, atbildēja speciālisti. Vides aizsardzības inspekcija. Un droši vien vēl kāds citu, kurus es neatceros. Tagad patreiz. Dažkārt šī te aizbildniecība par mūsu dzīvi ir tik ārkārtīgi sīkumaina, kad viņi vienkārši traucē ražošanu. Un dažkārt ir arī tā, ka mūsu tehnoloģiskais personāls, tas, kuriem ir jānodarbojas ar kvalitātes paaugstināšanās, ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, ir spiesti nodarboties ar dažādu atskaišu, dažādu papīru un dažādu pārskatu ražošanu, kā rezultātā līdz pašai dzīvei nav laika pieskārties. Un reizēm, atsakot, var tieši sacīt, varbūt, ka mūsu, ražošanas vadošā personāla palielināšanas efektivitāte ļoti zema, tieši tāpēc vien, kad ārkārtīgi sīkumaina ir šī aizbildniecība. Kaut kā interesanti. Piemēram, cilvēki mācās skolā, tehnikumā, pēc tam institūtā, jeb akadēmijā. Skatīšanās. Tēt nopietni man Latviju.
Nopirkšu. Drīz mēs būsim bagāti, un tad es nopirkšu. Kad mēs būsim bagāti? Kad onkuļi no Vācijas man atsūtīs naudu. Nu, kur visvairāk izskatās pēc Bārbijas? Šī. Labi. Tā būs tā. Kad lidotājs jūtas stabili, varat atlaist rokas. Tā ir mana māsa. Kas man tagad jādara? Atbildi jau. Un uzliek skaļrunu. Jā. Sveika, Marta. Skaidru. Uzgaidi mirklīt. Tikai nesaki neko stulbu, es uzliku uz skaļo. Tā nav godīgi. Jā, Nedrīkst taču brīdināt. nu es nevaru. Kāpēc? Nu, vienkārši nevaru. Un kas tas par troksni tev tur fonā? Es esmu pie Valdu un Astrīci. Čau visiem! Čau! Labi, es tev arī pārzvanīšu. Jā, bet ja tu gribēji runāt par to darbu Salkrastos, tad zini, es nebraukšu. Parunāsim par to rīt. Viss? Jā. Nestrādā. Es esmu tiesā, vai? Nē, nu, jebkurā gadījumā viņi nevar tev tā vienkārši atlaist. Nu, viņi jau arī neatklāja. Vienkārši nepagarināja līgumu. Ir starpība. Nav starpības. Viņi 10 gadus ar tevi atjaunoja līgumu uz noteiktu laiku. Tas ir pretlikumīgi. Tu vari tiesāties. Paldies, man nevajag tev palīdz. Jā, es pats mierīgi ar visu tikšu nav. Un bez pārcelšanās uz Salkrastiem. Robčik, mierīgi. Pārvācies. Nu, ko, ne? Pietiks varbūt, ja? Viss miers. Robčik, piedod, bet ir jākustās. Paskaties uz mani. Es uzreiz kā izvērās man veikliņš. Smainā, atlocīja piedokļus un malc uz skats. Šoreiz tas būs reāli vienasīgi. Pasauli mainās, strauji mainās. Un man turpinās mainās, es ceru, mākot. Toreiz viņam vienkārši nepaveicās. Jā, tā vecā man iesmēdēja kreiso kūks. Kā vienmēr. Es vismaz kūstos uz priekšu. Tas idejas, ka viņi ir galīgi izpēr. Tad šoreiz ne. Ejiet jūs galīgi rātā, es paši redzēsiet. Lūk, tu tiesi tev vērtā? Nē, jāgaida tiesas. Kā tev būs tiesa? Kurš?